Labdien, cienījamie klausītāji! Šodien vēlos runāt par digitālo transformāciju. Transformāciju Latvijā un tās reālo ietekmi uz mūsu ekonomiku un sabiedrību. Lai gan digitālā transformācija tiek uzskatīta par attīstības un ekonomikas izaugsmes virzītājspēku, realitāte ir sarežģītāka. Saskaņā ar Eiropas komisijas digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksa datiem par 2022. gadu Latvija ierindojas 17. vietā starp 27 Eiropas Savienības dalībvalstīm. Kā liecina Eiropas statistikas dati, 2021. gadā aptuveni 90% Latvijas iedzīvotāju regulāri lietoja internetu. Finanšu ministrijas publiskotā informācija rāda, ka plānošanas periodā no 2014. līdz 2020. gadam digitālajai transformācijai un ar to saistītajiem projektiem no Eiropas Savienības struktūra fondiem bija pieejami vairāki 100 miljoni eiro. Tomēr eksperti diskusijās bieži uzsver, ka formāla līdzekļu apgūšana nevienmēr pārvēršas reālā produktivitātes kāpumā. Piemēram, daļa valsts pārvaldes elektronisko pakalpojumu reformu, kuras koordinē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, ir uzlabojušas iedzīvotāju piekļuvi elektroniskajiem pakalpojumiem. Taču 2021. gadā centralizēto eksāmenu informācijas sistēmā visvairāk grūtību ar digitālajiem rīkiem bija vecākās paaudzes un mazo uzņēmumu pārstāvjiem. Tajā pašā laikā Latvijas darba devēju konfederācijas dati liecina, ka, lai gan valsts piedāvā dažādas apmācības un pārkvalifikācijas programmas digitālo prasmju apgūšanai, daļa no jaunajiem speciālistiem pēc tam izvēlas darbu ārzemēs. Šis prātu aizplūšanas faktors samazina reālo ieguvumu no investīcijām tehnoloģijās. Saskaņā ar Eiropas komisijas oficiālajiem materiāliem par Eiropas digitālo dekādi līdz 2030. gadam plānots, ka vismaz 80% pieaugušo Eiropas Savienības iedzīvotāji būs pamatprasmes darbam ar digitālajām tehnoloģijām. Informācijas tehnoloģiju nozarē strādās vismaz 20 miljoni speciālistu, un gigabitu internets būs pieejams gandrīz visā Eiropā. Taču 2022. gada digitālās ekonomikas un sabiedrības indeks rāda, ka aptuveni 46% Eiropas Savienības iedzīvotāji joprojām trūks digitālo pamatprasmju. Savukārt Latvijā pēc dažādiem valsts un nozares pētījumiem ap 2024. gadu gandrīz puse sabiedrības neprot pilnvērtīgi izmantot digitālos rīkus. Eiropas statistikas dati apliecina, ka Eiropas Savienības dalību valstīs turpinās informācijas tehnoloģiju speciālistu deficīts. Arī Latvijā, lai gan informācijas tehnoloģiju nozara attīstās, uzņēmumi nereti sūdzas par nepietiekamu vietējo talantu skaitu un konkurētspējīgu algu trūkumu. Attiecībā uz gigabitu pieslēgumiem Eiropas komisija akcentē to nozīmi vispārējā digitālajā izaugsmē. Taču reāli problēmas joprojām ir lauku reģionos, kur pēdējās jūdzes infrastruktūra tiek attīstīta lēni un nevienmēr atbilst iedzīvotāju maksātspējai. Ņemot vērā, ka Eiropas Savienības iepriekšējā stratēģija Eiropa 2020 pilnībā netika sasniegta atsevišķās jomās, rodas jautājums, vai tagad izvirzītie 2030. gada mērķi ir reāli īstenojami, vai tikai atkal paliks skaistu solījumu līmenī. Saskaņā ar Centrālās finanšu un līgumu aģentūras publiskoto informāciju plānošanas periodā no 2014. līdz 2020. gadam Latvijā digitālo prasmju apmācībām un tehnoloģiju ieviešanai dažādos projektos tika piešķirti vairāk nekā 100 miljoni eiro no Eiropas Savienības struktūra fondiem.
Taču ekonomikas ministrijas veiktie izvērtējumi rāda, ka daļa no šiem projektiem nav sasnieguši plānoto atdevi nodarbinātības un produktivitātes pieauguma ziņā. Piemēram, Valsts izglītības attīstības aģentūras dati liecina, ka apmācībās, kurās tika ieguldīti vairāki desmiti miljonu eiro, reālu darbu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozarē pēc kursu pabeigšanas atrada mazāk nekā puse dalībnieku. Latgājā šis rādītājs bijis vēl zemāks nekā Rīgā vai Kurzemē. Turklāt Latvijas darba devēju konfederācija norāda, ka daudzos gadījumos, pat ja speciālisti tiek sagatavoti, viņi vai nu pārkvalificējas uz citu jomu, vai arī meklē labāk apmaksātas iespējas ārzemēs. Tādējādi daļa investīciju digitālajās prasmēs nenes ilgtermiņa ekonomisko atdevi Latvijā. Tajā pašā laikā Eiropas statistikas dati apliecina, ka strauja tehnoloģiskā automatizācija un digitalizācija Eiropā bieži vien samazina pieprasījumu pēc zemes kvalifikācijas darba spēka. Tas rada situāciju, kurā daļa apgūto fondu nenodrošina plānotos nodarbinātības un izaugsmes rezultātus. Šie faktori liek uzdot būtiskus jautājumus par digitālās transformācijas patieso efektivitāti Latvijā. Vai investīcijas tehnoloģijās tiek izmantotas gudri un ar skaidru redzējumu? Vai mūsu izglītības un apmācību sistēma spēj sagatavot darba tirgum nepieciešamos speciālistus? Vai arī mēs turpinām virzīties uz digitālo nākotni, kurā reālais iegūms paliek neskaidrs un vietējā ekonomika nesaņem gaidīto atdevi? Saskaņā ar Eurostat 2021. gada uzņēmumu aptauju par mākslīgā intelekta izmantošanu Eiropas Savienības dalību valstīs, vidēji tikai 7% uzņēmumu ar vismaz 10 darbiniekiem jau praktiski ieviesa mākslīgā intelekta risinājumus, un Latvijā šis īpatsvars bija apmēram 5%. Turklāt Eiropas komisijas mākslīgā intelekta uzraudzības iniciatīvas dati norāda, ka lielākā daļa esošo mākslīgā intelekta projektu uzņēmumos koncentrējas uz procesu optimizāciju, piemēram, datu analīzi vai klientu apkalpošanas automatizāciju, nevis uz radikāli jaunām inovācijām. Starptautiskie pētījumi, piemēram, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas mākslīgā intelekta apkopojums, rāda, ka lielas organizācijas nereti lieto jēdzienu mākslīgais intelekts vairāk kā modes vārdu, un reāla ietekme uz produktu attīstību vai radikāliem jauninājumiem ir salīdzinoši neliela. Latvijā saskaņā ar Digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksa 2022. gada ziņojumu mākslīgā intelekta ieviešanas tempi vēl arvien ir zem Eiropas Savienības vidējā galvenokārt datu kvalitātes un pieejamības, kā arī uzņēmumu nepietiekamās infrastruktūras un personāla kompetences dēļ. Savukārt, kā uzsver Eiropas datu aizsardzības uzrauga birojas savā 2021. gada ziņojumā, mākslīgā intelekta pielietojums bez pietiekamas uzraudzības var pasliktināties aizspriedumu un kļūdainu modeļu dēļ. Tāpēc eksperti, tostarp Latvijas Universitātes un Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas pētnieki, vērš uzmanību uz datu kultūras trūkumu gan publiskajā, gan privātajā sektorā. Visbeidzot, Latvijas valdības atbalstītās stratēģijas un investīcijas mākslīgā intelekta jomā šobrīd vairāk fokusējas uz pamatstruktūras izveidi, piemēram, nacionālo datu uzglabāšanas risinājumu attīstīšanu, taču, kā rāda ekonomikas nozares izvērtējumi, plaša mēroga mākslīgā intelekta inovācijas vēl nav kļuvušas par reālu izaugsmes avotu. Tas īpaši spilgti redzams Latgales reģionā, kur atbilstoši centrālās statistikas pārvaldes datiem uzņēmumu iesaista augsto tehnoloģiju projektos ir zemāka nekā Rīgā vai citos reģionos, tādēļ arī mākslīgā intelekta ieviešanas potenciāls paliek ierobežots. Saskaņā ar Latvijas datoru drošības incidentu novēršanas institūcijas 2023. gada publiskotajiem darbības pārskatiem, Latvijā pirmajos 9 mēnešos reģistrēti gandrīz 17,000 ziņojumu par drošības incidentiem. Un, balstoties uz iepriekšējo gadu tendencēm, līdz gada beigām incidentu skaits varētu sasniegt vai pat pārsniegt 20,000. Šajos gadījumos bieži fiksēti pakalpojumu atteices uzbrukumi pret publiskā sektora iestādēm un uzņēmumiem, tostarp kritisko infrastruktūru. Eiropas Savienības kiberdrošības aģentūra savā 2022. gada pārskatā norāda, ka pakalpojumu atteices uzbrukumu apjoms pēdējos gados ir stabili audzis visā Eiropā, tādējādi palielinot riskus arī Latvijā. Vienlaikus vairāki pētījumi atklāja, ka uzņēmumu ieguldījumi kiberdrošībā nereti nav pietiekami. Saskaņā ar Eiropas statistikas pārvaldes 2022. gada aptaujas datiem, vidēji tikai aptuveni 41% Latvijas uzņēmumu veic regulāras informācijas tehnoloģiju drošības pārbaudes vai ievieš atbilstošus aizsardzības pasākumus, kamēr Eiropas Savienības vidējais rādītājs ir augstāks. Daļa no uzņēmēju skepses saistīta ar drošības pasākumu izmaksām un ierobežotu speciālistu pieejamību, uz ko norāda arī Latvijas darba devēju konfederācijas analizētie dati. Digitālo maksājumu drošība kļūst arvien aktuālāka, jo Finanšu un kapitāla tirgus komisijas apkopotā statistika rāda būtisku bezskaidras naudas maksājumu īpatsvaru pieaugumu.
2022. gadā vien Latvijas iedzīvotāji un uzņēmumi veica vairāk nekā 600 miljonus maksājumu digitālajā vidē. Tomēr komisija atkārtoti norāda, ka kibernoziedznieki mērķē tieši uz šāda veida darījumiem, izmantojot pikšķerēšanas un citus sociālās inženierijas paņēmienus. Savukārt jautājums par Latviju un kiberkaru ir iekļauts Nacionālās drošības koncepcijā, kur akcentēts, lai gan valsts iestādes un armija pēdējos gados būtiski stiprinājušas savas kiberdrošības kapacitātes, vēl trūkst gan cilvēkresursu, gan pietiekamu finanšu investīciju, lai uzturētu spēcīgu aizsardzību pret plaša mēroga kiberuzbrukumiem. Tas jo īpaši attiecas uz mazākiem uzņēmumiem, kas nereti pat nepamana drošības pārkāpumus, nemaz nerunājot par spēju atklāt kompleksus uzbrukumus, ko potenciāli var izmantot starptautiski organizēti kiberuzbrucēji. Saskaņā ar Eiropas komisijas digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksa 2022. gada datiem Eiropas Savienības valstu iedzīvotāju vidējais ikdienas interneta izmantošanas līmenis pārsniedz 80%. Tomēr reģionālā griezumā pastāv būtiskas atšķirības gan starp dalību valstīm, gan valstu iekšienē. Latvijā pēc Centrālās statistikas pārvaldes 2021. gada informācijas aptuveni 84% Rīgas iedzīvotāju lieto internetu katru dienu, kamēr Latgalē šis rādītājs ir no 66 līdz 68%. Arī platjoslas interneta pieejamības dati rāda līdzīgu ainu. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas apkopotā statistika liecina, ka Rīgā un lielākajās pilsētās interneta pieslēguma ātrumi un infrastruktūra ļauj pilnvērtīgi izmantot tiešsaistes pakalpojumus, kamēr attālākajos reģionos, īpaši Latgalē, ātrdarbīgā interneta pārklājums ir krietni nepietiekams. Tas nozīmē, ka pat ja e-pakalpojumi ir oficiāli ieviesti, liela daļa iedzīvotāju vai nu nevar tiem piekļūt, vai arī saskars ar lēnu, nestabilu pieslēgumu. Eiropas komisijas jaunākajā ziņojumā par lauku teritorijām īpaši akcentēts, ka digitālā plaisa starp pilsētām un laukiem Eiropas Savienības mērogā joprojām ir liela. Vidēji augstas kvalitātes platjoslas internets pieejams tikai aptuveni 60% lauku reģionu mājsaimniecību, kamēr pilsētās šis rādītājs pārsniedz 85 līdz 90%. Latvijas gadījumā līdzīga disproporcija ietekmē nevien digitālo pakalpojumu izmantošanu, bet arī iedzīvotāju iespējas pilnvērtīgi mācīties vai strādāt attālināti. Šī nevienlīdzība tieši skar izglītību un e-pakalpojumu pieejamību. Neskatoties uz to, ka Izglītības un zinātnes ministrija pēdējos gados īstenojusi vairākas programmas digitālās izglītības veicināšanai, Latgales pašvaldības joprojām ziņo, ka ne visiem skolēniem un pedagogiem ir pieejams pietiekami stabils interneta pieslēgums vai pietiekami jaudīga datortehnika. Tādējādi Eiropas Savienības digitālās transformācijas plāni realitātē saduras ar situāciju, kurā daļai sabiedrības trūkst pamata resursu, lai pilnvērtīgi iekļautos digitālajā laikmetā. Vienlaikus Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas un Eiropas komisijas kopīgie pētījumi norāda arī uz to, ka intensīva pakalpojumu digitalizācija bez atbilstošiem mācību un atbalsta mehānismiem var palielināt birokrātisko slogu tieši tām iedzīvotāju grupām, kuras tehnoloģiski ir mazāk sagatavotas. Rezultātā daļa eiropiešu, tostarp Latvijā, spiesti pielāgoties sistēmām, kas viņiem nav ērti pieejamas, un tas tikai padziļina esošo digitālo plaisu. Lai gan Eiropas Savienība regulāri publisko ambiciozus digitālo prasmju un infrastruktūras attīstības mērķus, atšķirības starp attīstītākiem centriem un ekonomiski vai ģeogrāfiski mazāk labvēlīgiem reģioniem rāda, ka vienota digitālā Eiropa pagaidām vairāk ir deklaratīvs mērķis, nevis pilnībā sasniegta realitāte. Saskaņā ar Eiropas komisijas digitālās desmitgades mērķiem līdz 2030. gadam vismaz 75% uzņēmumu Eiropas Savienības mērogā būtu regulāri jāizmanto uzlabotie digitālie rīki, piemēram, mākoņpakalpojumi, mākslīgais intelekts un lielo datu analīze. Taču Eiropas komisijas 2022. gada digitālās ekonomikas un sabiedrības indeks rāda, ka Latvijā šobrīd tikai aptuveni 9% uzņēmumu pielieto lielo datu analīzi, bet mākslīgā intelekta risinājumus vien 4%. Minētie rādītāji atpaliek no vairākām citām dalību valstīm un liek apšaubīt, vai līdz 2030. gadam plānotie apjomi ir sasniedzami. Finanšu ministrijas un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras publiskotie dati apliecina, ka 2014. līdz 2020. gada Eiropas Savienības struktūra fondu plānošanas periodā digitālajām inovācijām uzņēmumos tika piešķirti vairāki 100 miljonu eiro. Tomēr ekonomikas ministrijas izvērtējumi norāda, ka daļa šo projektu veidota vairāk formāla līdzekļu apgūšanas nolūkā, nevis lai radītu ilgtspējīgas izmaiņas ikdienas darbībā. Rezultātā mazie un vidējie uzņēmumi, īpaši reģionos, pēc atbalsta projektu noslēguma bieži vien atgriežas pie ierastajām metodēm galvenokārt izmaksu, ierobežotu resursu un prasmju trūkuma dēļ. Runājot par ikdienas elektroniskajiem rīkiem,
uzņēmēji nereti sūdzas par jaunu sistēmu birokrātiskajām prasībām. Piemēram, valsts ieņēmumu dienesta elektronisko rēķinu platformu un digitālo parakstu ieviešanu daudzi mazie un vidējie uzņēmumi uztver kā dārgu un sarežģītu risinājumu, kas prasa papildu tehniskās zināšanas un infrastruktūru. Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kamera savās aptaujās atzīst, ka mazajiem uzņēmumiem visbiežāk pietrūkst tieši speciālistu un brīvo līdzekļu, lai uzturētu un pilnvērtīgi izmantotu digitālos rīkus. Valsts pārvaldes digitālo resursu stāvoklis joprojām ir nevienmērīgs. Lai gan Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija regulāri publicē jaunas elektronisko pakalpojumu platformas, daļa no tām ir sarežģītas vai nenostrādātas, it īpaši, ja jāintegrē uzņēmumu grāmatvedības, loģistikas vai klientu datu vadības sistēmas. Šī iemesla dēļ lielākos ieguvumus no digitalizācijas gūs lielie uzņēmumi ar spēcīgāku informācijas tehnoloģiju infrastruktūru, bet mazie un vidējie bieži turpina paļauties uz papīra dokumentiem un klātienes darījumiem. Rezultātā saskaņā ar vairāku nozaru asociāciju un centrālās statistikas pārvaldes datiem reālā mazo un vidējo uzņēmumu digitalizācija Latvijā joprojām stagnē. Lai gan publiskā diskusijā tiek runāts par digitālo transformāciju visiem, praksē lielākoties tikai uzņēmumi ar stabilu kapitālu un plašiem resursiem spēj ieviest jaunās tehnoloģijas, kamēr mazajiem atbalsta mehānismi un sarežģītā birokrātija nereti rada vairāk galvas sāpju nekā iespēja. Blokķēde ir kā liela digitāla klade, kur ieraksti, ja blokos saglabāta informācija, sakārtojas ķēdē vienā pēc otra, un katrs bloks atceras visu iepriekšējo līdzīgi kā lapas numurētā burtnīcā. Šī sistēma atrodas daudzos datoros vienlaikus, tāpēc to ir ļoti grūti viltot vai mainīt ierakstus bez citu tīkla dalībnieku piekrišanas. Eiropas komisija uzsver, ka blokķēdes tehnoloģija varētu būt viens no stūrakmeņiem nākotnes digitālajā ekonomikā, taču statistika rāda, ka reālais pielietojums uzņēmumos vēl ir visai ierobežots. Piemēram, atbilstoši Eiropas blokķēdes observatorijas un fóruma datiem, tikai neliela daļa Eiropas Savienības uzņēmumu aktīvi izmanto blokķēdes risinājumus produkcijas izsekošanai vai līgumu slēgšanai, tā sauktos viedos līgumus. Kriptovalūtas, kas ir visplašāk pazīstamais blokķēdes lietojums, turpina raisīt diskusijas gan par to potenciālu, gan riskiem. Saskaņā ar Eiropas centrālās bankas 2022. gada ziņojumu, vairums dalību valstu, tostarp Latvija, izturas samērā piesardzīgi pret kriptoekonomiku, baidoties no finanšu spekulācijām un iespējamiem krāpšanas gadījumiem. Paralēli tam tiek izstrādāts digitālā eiro projekts, kur Eiropas centrālās bankas mērķis ir piedāvāt drošu, valsts garantētu digitālo maksājuma veidu, taču eksperti norāda, ka tas joprojām būs atkarīgs no centralizētām institūcijām, līdz ar to nebūs tik decentralizēts kā kriptovalūtas. Savukārt Eiropas vērtspapīru un tirgu iestāde brīdina, ka daļa blokķēdes projektu pēc sākotnējas popularitātes tomēr bankrotē, jo trūkst dzīvotspējīgas biznesa stratēģijas un reāla produkta. Runājot par iespējām aizstāt tradicionālās sistēmas ar blokķēdi, teorētiski tas ir iespējams. Blokķēde ļauj izvairīties no vidutājiem un pātrināt darījumu apstiprināšanu. Tomēr starptautisku pētījumu dati liecina, ka lielākā daļa blokķēdes jaunu uzņēmumu savu darbību pārtrauc dažu gadu laikā, jo nonāk grūtībās ar mērogojamību, regulācijām vai investoru piesaisti. Eiropas Savienības pieeja bieži vien nozīmē vispirms izstrādāt regulējumu un tikai tad stimulēt tirgu. Tādi normatīvi kā kriptoaktīvu tirgus regula padara vidi drošāku lietotājiem, taču uzņēmumi sūdzas, ka pārmērīgi stingri noteikumi palēnina inovācijas. Latvijā pagaidām nav vienotas valsts stratēģijas blokķēdes tehnoloģiju atbalstam. Ekonomikas ministrijas un finanšu ministrijas publiskotajos materiālos var atrast atsevišķus pamatprincipus par finanšu jauninājumiem, taču konkrēti blokķēdes projekti lielākoties balstās atsevišķu uzņēmēju un jaunu uzņēmumu iniciatīvās. Kamēr Igaunija jau sen veido elektroniskās pārvaldes risinājumus, kuru pamatā ir blokķēdes principi, piemēram, digitālā rezidentūra, Latvijā pastāv zināma skepse gan infrastruktūras, gan regulējuma ziņā nav skaidru vadlīniju. Turklāt netrūkst speciālistu, kas norāda, ka jaunās tehnoloģijas nereti tiek popularizētas vairāk kā lielais solījums nekā stabils instruments. Tādēļ, lai arī blokķēdes tehnoloģija var būt jaudīgs rīks drošiem darījumiem un datu glabāšanai, līdz šim tās praktiskā ietekme uz reālo ekonomiku Latvijā un visā Eiropā paliek salīdzinoši neliela un fragmentēta. Saskaņā ar Eiropas Savienības statistikas datiem pēdējos gados digitālajā jomā ir ievērojami pastiprināts regulējums, ieviešot vispārīgo datu aizsardzības regulu, kā arī digitālo pakalpojumu un digitālo tirgu regulas. No vienas puses, tas stiprina lietotāju datu aizsardzību un nodrošina drošāku tiešsaistes vidi, taču vienlaikus daļa uzņēmēju un ekonomikas analītiķu uzskata, ka pārspīlēts regulējums var kavēt jaunu uzņēmumu attīstību un ierobežot lielu, revolucionāru inovāciju rašanos. Salīdzinājumam, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas statistika rāda,
ka Amerikas Savienotās Valstis 2021. gadā pētniecībā un attīstībā investēja aptuveni 3,4% no iekšzemes koprodukta, kamēr Eiropas Savienības vidējais rādītājs bija apmēram 2,3%. Tāpat ziņojums par Eiropas tehnoloģiju stāvokli 2022. gadā liecina, ka starp pasaules 100 lielākajiem tehnoloģiju uzņēmumiem pēc tirgus kapitalizācijas Eiropas kompāniju īpatsvars nepārsniedz 10%, kamēr Amerikas Savienotās Valstis dominē ar vairāk nekā 70%, bet Ķīna aizņem aptuveni 15 līdz 20%. Amerikas Savienoto Valstu modeļa pamatā ir salīdzinoši brīvs tirgus, kur tehnoloģiju milži, piemēram, Google, Amazon, Apple, Meta un Microsoft, veido daudzas nozares normas, valdībai mazāk iejaucoties. Rezultātā Amerikas Savienotās Valstis joprojām ir vadošā lielvalsts inovāciju, jaunu uzņēmumu un riska kapitāla apjomā. Turpretī Ķīnā valsts stingri kontrolē internetu un tehnoloģiju uzņēmumus, taču tādi uzņēmumi kā Alibaba un Tencent auguši ārkārtīgi strauji, pateicoties lielam iekšējam tirgum un mazākai birokrātijai. Eiropas komisija savos stratēģiskajos dokumentos akcentē mēģinājumus apvienot sociālo aizsardzību ar inovāciju veicināšanu, taču lēmumu pieņemšanas mehānisms Eiropas Savienībā ir salīdzinoši lēns un piesardzīgs. Tā rezultātā Latvijā un citās dalībvalstīs arvien biežāk izskan bažas, ka, ja Eiropa turpinās virzīt jaunus ierobežojumus un neradīs uzņēmējdarbībai draudzīgu vidi, viss potenciāls inovāciju jomā aizies uz Amerikas Savienotajām Valstīm vai Ķīnu. Valstu subsīdijām un Eiropas Savienības fondiem var būt īslaicīgs efekts, bet bez dinamiskas uzņēmējdarbības vides un ātras lēmumu pieņemšanas digitalizācijas un tehnoloģiju konkurencē Eiropa riskē atpalikt vēl vairāk. Saskaņā ar Eiropas komisijas definētajiem Eiropas digitālās desmitgades mērķiem līdz 2030. gadam vismaz 80% Eiropas Savienības iedzīvotāju būtu jāpiemīt pamatprasmēm darbā ar tehnoloģijām un 75% uzņēmumu vajadzētu ikdienā izmantot mākoņrisinājumus, mākslīgo intelektu un liela apjoma datu analītiku. Tomēr Digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksa 2022. gada ziņojums rāda, ka daudzās dalībvalstīs, tostarp Latvijā, šie mērķi vēl atrodas tālu. Latvija šajā indeksā ierindojas pie otrās desmitgades beigām un, kā liecina Eiropas Savienības statistika, tikai aptuveni 9% Latvijas uzņēmumu praktizē lielo datu analīzi, bet 4% izmanto mākslīgā intelekta risinājumus. Pesimistiskais scenārijs Eiropa kā digitālā patēriņa zona. Ziņojums par Eiropas tehnoloģiju stāvokli 2022. gadā atklāja, ka starp pasaules 100 lielākajiem tehnoloģiju uzņēmumiem pēc tirgus kapitalizācijas Eiropas pārstāvniecība ir zem 10%. Amerikas Savienotās Valstis un Ķīna dominē ne tikai investīciju, bet arī patentu skaita un galveno tehnoloģiju centru ziņā. Tā rezultātā var rasties situācija, kur Eiropas tirgus funkcionē galvenokārt kā patērētājs Amerikas Savienoto Valstu un Ķīnas tehnoloģijām, savukārt vietējie jaunuzņēmumi un talanti pārcenšas uz citām valstīm, kur ir mazāka birokrātija un lielāks finansējums. Arī Latvijas jaunuzņēmumi, kā atzīmē ekonomikas ministrija, bieži vien meklē investīcijas un attīstību ārpus valsts, norādot uz gauso Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanu un sarežģīto regulatīvo vidi. Optimistiskais scenārijs Eiropa kā inovāciju centrs. Eiropas komisija savos pētniecības un inovāciju atbalsta instrumentos, piemēram, Apvārsnis Eiropa programmā, plāno līdz 2027. gadam ieguldīt aptuveni 95,5 miljardus eiro. Ja Eiropas Savienības dalībvalstis efektīvi izmantos šos līdzekļus, samazinās birokrātisko slogu un veidos jaunu tehnoloģiju testēšanas vidi, pastāv iespēja, ka Eiropa var kļūt par līderi noteiktās nišās, piemēram, zaļajās tehnoloģijās, 5. un 6. paudzes tīklu drošībā vai lietu interneta attīstībā. Arī Latvija varētu izmantot savus tehnoloģiju talantus un aktīvo jaunuzņēmumu ekosistēmu Rīgā, ja spētu saglabāt talantus un piesaistīt ārvalstu investīcijas. Realistiskais scenārijs lēna attīstība bez lieliem izrāvieniem. Starptautiski pētījumi liecina, ka daudzas Eiropas Savienības dalībvalstis, tostarp Latvija, progresē digitālās transformācijas jomā, tomēr ievērojami lēnāk nekā Amerikas Savienotās Valstis un Ķīna. Birokrātiskais regulējums un daudzo iesaistīto pušu, tostarp institūciju, uzņēmumu un sabiedrības grupu saskaņošanas process bieži vien paildzina jaunu tehnoloģiju ieviešanu. Rezultātā tuvāko 10 gadu laikā Eiropa visticamāk piedzīvos pakāpenisku digitalizāciju, bet bez spilgtiem lēcieniem.
Pašreizējais digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksa un citu indeksu progress rāda, ka lielākās pārmaiņas notiks lielajās dalībvalstīs, piemēram, Vācijā, Francijā un Spānijā, kamēr mazākās valstis riskē palikt atkarīgas no lielo tirgus spēlētāju diktētajiem tehnoloģiju risinājumiem. Ko Latvija var darīt? Pirmkārt, samazināt birokrātiju. Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kamera un Latvijas darba devēju konfederācija vairāk kārt norādījušas, ka uzņēmēju izaugsmei nepieciešama vienkāršāka normatīvā vide, jo sarežģītie elektronisko pakalpojumu risinājumi un regulējumi mēdz bremzēt mazo un vidējo uzņēmumu digitalizāciju. Otrkārt, atbalstīt jaunuzņēmumus un mērķtiecīgu specializāciju. Ekonomikas ministrija iesaka koncentrēties uz noteiktām nozarēm, kurās Latvija var konkurēt, piemēram, finansiālie tehnoloģiju risinājumi un videi draudzīgas inovācijas. Treškārt, saglabāt talantus. Izglītības un zinātnes ministrijai, kā arī pašvaldībām vajadzētu veidot programmas, kas ne tikai māca digitālās prasmes, bet arī motivē speciālistus palikt Latvijā. Valsts ir ieguldījusi miljonus informācijas tehnoloģiju izglītībā, tomēr, kā liecina statistika, prasmīgi kadri nereti aizplūst uz Rietumeiropu un Amerikas Savienotajām valstīm. Noslēgums iespēja vai politisks mīts? Kā rāda oficiālie Eiropas un Latvijas rādītāji, tehnoloģiju spēja vienā brīdī apgriezt visu kājām gaisā ir ierobežota, ja netiek radīta atbilstoša vide inovācijām. Tehnoloģijas pašas par sevi nerisina ekonomikas un sabiedrības pamatproblēmas, tās var būt spēcīgs katalizators, ja pastāv skaidra stratēģija, stabils finansējums un kompetenti speciālisti. Pretējā gadījumā digitālā transformācija var pārvērsties tikai vārdos ienesīgā projektā, kas nesasniedz ilgtspējīgu rezultātu ne Eiropai, ne Latvijai. Latvijai un Eiropai joprojām ir iespēja kļūt par digitālās inovācijas centru, ja mēs spēsim gudri izmantot savus talantus un resursus. Mūsu uzņēmēji un jaunuzņēmumi jau tagad veido risinājumus, kas var konkurēt globālā mērogā. Lai panāktu izrāvienu, mums jāatbalsta drosmīgas idejas, jāveido elastīga uzņēmējdarbības vide un jāsamazina birokrātija. Mēs varam būt ne tikai tehnoloģiju patērētāji, bet arī veidotāji. Latvija ir maza valsts, bet ar ātru pielāgošanos un inovācijām mēs varam kļūt par paraugu digitālajā laikmetā. Šis ir mūsu laiks izmantot tehnoloģiju iespējas un veidot nākotni, kurā Latvija ir ne tikai sekotājs, bet arī līderis.